Čau, Liene! Sveiks, Roma! Man prieks tevi redzēt! Tu esi pirmais! Neviena vēl nav! Labi! Labi gan, bet vai tu nezini, kur ir pārējie? Nezinu. Un kur ir Tofiks? Nezinu. Tofika nav, Soņas nav. Labdien, Liene! Sveiki! Lūk arī Soņa. Un kas ir kopā ar tevi? Kā tevi sauc? Veronika. Veronika, tu arī gribi mācīties latviešu valodu? Ļoti jauki! Mācīsies kopā ar mums! Labdien! Mums prieks jūs redzēt! Sveiks, Mark! Labdien, Dilāra! Un sveiks, Iļuša! Mark, kā klājas? Labi, iet super! Man prieks, ka beidzot jūs visi esat klāt! Bet zināt, kur ir Tofiks? Vai kāds to zina? Neviens nezina! Jums viņš nav zvanījis, nav rakstījis. Pazudis ir Tofiks, Tofika nav. Bet kas tad ir atgadījies? Jocīgi. Saskaitīšu jūs visus vēlreiz. Roma ir, Soņa ir, Veronika ir, Iļuša ir, Marks ir, Dilāra ir, Tofika nav. Mēs neviens nezinām. Es jūs saskaitīšu, lai mēs zinām, cik tad īsti mēs esam. 1 Veronika, 2 Veronika un Soņa, 3 Veronika, Soņa un Roma, 4 Veronika, Soņa, Roma un Iļuša, 5 Veronika, Soņa, Roma, Iļuša un Marks, un 6 Veronika, Soņa, Roma, Iļuša, Marks un Dilāra. Un es esmu 7. Tātad mums trūks tikai 8. Un 8. ir Tofiks. Ko dari? Bet zināt, mums ir jāgaida Tofiks. Mēs bez viņa nekur nevaram iet. Nē, vai ne? Gaidīsim viņu 5 minūtes. Bet ko lai mēs darām tās 5 minūtes? Spēlē! Spēlēsim? Man ir bumba! Es tūlīt paņemšu bumbu. Redzat? Spēlēsim bumbu, kamēr mēs gaidām Tofiku. Labi? Jā. Un zināt, ko mēs spēlēsim? Es jums uzdošu jautājumu, un jūs man atbildēsiet. Labi? Sāksim, Roma, ar tevi. Cik tev ir gadu? Man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 10! Nav viņam 10, viņam ir 9! Paldies! Soņa, cik Romam gadu? 9! Romam ir 9 gadi. Mark, cik tev ir gadu? 1, man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tev arī ir 9 gadi. Ļoti labi. Iļuša, cik tev gadu? Nu, cik tev gadu? 1. 1, 2, Jā. 3, 4, Ai, pacel. 4. Jā, 5, jā, 6, jā. 6. 6. Roma ir... 10. Iļušam ir 6 gadi. Roma, cik Iļušam ir gadu? 6. 6 gadi. Jā, Dilāra, cik tev gadu? Man ir 1, 2, 3,
Tā, dod man atpakaļ bumbu, un tagad mēs jau mākam pateikt, mani sauc, un mēs mākam pateikt, cik jums gadu. Un vēl es gribētu, lai mēs iemācamies vēl vienu jaunu lietu. Zinat kādu? Tas man ir personāls kods. Nē, mēs noteikti to negribam zināt, bet mēs iemācīsimies vienu citu lietu. Labi. Es jums parādīšu. Es esmu Liene. Kas tu esi? Es esmu Soņa. Tu esi Sonja. Tātad es esmu Liene, tu esi Sonja. Bet kas ir viņa? Sonja, vai tu zini, kas ir viņa? Tu esi aizmirsusi, varbūt kāds cits var pateikt, kas ir viņa? Tu esi Dilara. Viņa ir Dilara. Tātad nevis tu esi, bet viņa ir Dilara. Ja es jautāju, kas ir viņa, tad tu atbildi, viņa ir Dilara. Jā. Kas ir viņš? Es esmu Marks. Jā, Mark, tu esi Marks, bet ja es jautāju, kas ir viņš, tad jūs atbildat pārējie, jo tu tad neatbildi. Tu it kā neredzi mūs tajā brīdī. Ļoti labi. Kas ir viņš? Jā, Dilara, kas ir viņš? Viņš ir Iljuša. Viņš ir Iljuša. Un kas ir viņa? Jā, Roma, lūdzu. Viņš ir Veronika. Maza kļūdiņa, nevis viņš ir, bet viņa ir. Jo Veronika ir meitene. Viņa ir Veronika. Nu ko? Ir pagājušas 5 minūtes, bet Tofika vēl nav. Ko lai mēs? Nu ko, mēs vēl joprojām gaidām Tofiku. Nē. Tu arī gaidi Tofiku? Es gaidu. Un tu? Un tu? Es arī gaidu Tofiku. Mēs gaidām Tofiku. Viņi gan negaida Tofiku. Nē, mēs arī gaidām Tofiku. Hei, kas ir tas? Nes šurp, reku mums kaut kas atlitoja. Полётик какой-то. Nu, taisam vaļā. Kas tas ir? Это же башня Святого Петра. А это Топик. Paga. Tā ir vēstule. Tā, mums ir vēstule. Es esmu šeit. Tofiks. Bet ko tas nozīmē? Esmu Tofiks. Jā, tas ir Tofiks. Tornī. Bērni, Dilārai liekas, ka Tofiks ir tornī. Vai jums arī tā liekas? Jā. Un kas tas ir par torni? Tā ir Pētera baznīca, pareizi? Jā, tā ir Pētera baznīca, bet ko tā vēstule nozīmē? Es esmu šeit, Tofiks ir tornī. Kas mums ir jādara? Mums taču viņš ir jāiet meklēt. Jā? Ejam meklēt Tofiku? Nu ejam, un ejam ātri, jo varbūt viņam draud briesmas. Ejam ātri meklēt Tofiku. Tu turēsi vēstuli, ceļamies un ejam. Nu ko, dodamies meklēt Tofiku. Tagad mēs ejam pa ielu. Katrai ielai ir savs nosaukums. Kas šī ir par ielu? Nē, šī ir Alberta iela. Tā? Vai tā? Tā ir mašīna. Pareizi. Kas ir tur? Kas ir tās? Tās ir puķes. Tās ir puķes. Tieši tā. Bērni, paskatieties! Re, kur ir Tofiks! Tofik, vai tu mūs redzi? Nāc lejā! Tofik! Sauksim visi kopā. 3, 4. Nāc lejā! Man šeit labāk! Kā jums šķiet, viņš mūs dzirdēja? Vēlreiz, jo man liekas, ka viņš neskatās uz mums. Tiksimies studijā! 3, 4. Nāc lejā! Es vienkārši nesaprotu. Viņš taču mums teica, dodamies uz studiju. Tā taču bija, vai ne? Jā. Nu, mēs esam studijā visi. Es, tu, viņa, viņš. Visi mēs esam studijā. Un kur ir Tofiks? Nezinu. Atkal viņš mūs ir piemuļķojis. Atceraties, mēs visu dienu pilsētā viņu meklējām. Un kur mēs viņu atradām?
tornī! Tieši tā viņš sēdēja augšā un teica, dodamies uz studiju. Te nu mēs esam un Tofika nav. Kā jums šķiet, kur viņš varētu būt? Dzirdat? Jā. Es arī kaut ko dzirdu. Es iešu paskatīties. Tofik! Hopā! Re, kur tu esi? Otijā! Nē, bet Te mūs esmu. Tofik, man ir tikai viens jautājums. Kāpēc tu smejies? Man ir tagad jautri. Par ko tev var būt jautri? Sonja pārdzīvoja, Veronika gandrīz raudāja, un visi bērni uztraucās, jo Tofiks bija pazudis. Nu, un kas? Es biju turnī. Jūs dzirdat? Viņš ir bijis tornī. Jā. Un tas, ka mēs uztraucāmies, tas, ka mēs viņu meklējām, viņam ir smieklīgi. Tofik, tu zini, kas tagad būs? Tu nedabūsi nevienu pašu konfekti. Nevajag. Protams. Es lūdzu, nevajag. Protams. Tikai nekonfektēšu. Jūs redzat? Диларка, заступись за меня. Ладно. Ты нечестно поступил. Dilar, tu tiešām domā, ka mēs viņam piedosim? Jā? Jā. Roma, kā tu domā? Vai tiešām Tofiks var šitā darīt? Он поступил так, что... Man arī liekas, viņš rīkojās, ne kā draugs. Un Viņš plūka vienkārši postupil. pazuda. Jā, viņš vienkārši pazuda. Un Tofik, kas tad mums sūtīja to lidmašīnu, ja ne tu pats? Es sūtīju. Tu sūtīji. Jā. Un tagad Es tu sūtu. esi bēdīgs un šķiet, ka tu vairs tā nekad nedarīsi. Pareizi? Jā, goda vārds. Goda vārds. Ticēsim Tofikam. Ticēsim. Labi, Tofik, bet ja kaut reizīti tu nevienu konfekti savā dzīvē vairs nedabūsi. Labi. Malacis. Labi, Tofik, bet zini, īstenībā jau mums negāja nemaz tik slikti, vai ne? Mēs visu kaut ko redzējām. Ko? Ko? Mēs tev pastāstīsim. Veronika, ko mēs redzējām pilsētā? Tā ir lampa. Tā ir lampa, Tofik. Parādi, Veronika. Parādi man. Parādi Tofikam lampu. Tā ir lampa. Dilara, ko tu redzēji? Es redzēju suni. Suni. Tas ir suns. Viņa Cik redzēja skaists suni. sunītis. Jā, Tofik, kamēr tu sēdēji tornī, mēs visu kaut ko redzējām. Iļuša, ko tu redzēji pilsētā? Tā ir māja. Tā ir māja. Kāda Jā. māja? Dilara, vai māja bija tikai viena pilsētā vai vairākas? Vairāk. Vairākas, vismaz 100, vai ne? Vismaz 100 māju. Mark, ko tu redzēji pilsētā? Mark, parād man. Es redzēju kaķi. Kaķītis. Jā, tas ir kaķis. Roma, ko tu redzēji pilsētā? Es redzu koks. Koku. Roma redzēja koku. Tas ir koks, pareizi. Pilsētā bija daudz koku, vai ne? Jā. Tieši tā. Sonja, kas ir tavā zīmējumā? Sols. Tas ir sols. Un tādi soli, Tofik, ir pilsētā. Tad, kad mēs nogurām, mēs tur apsēdāmies, lai atpūtinātu kājas, kamēr mēs tevi meklējām. Tu gribi konfekti? Es tev iedošu. Es gribu konfekti, jā. Varbūt tad tu kļūsi. Piedod. Nu, nekas. Var vēl viens. Nē, vēl Reizi. vienu nē. Bet, Tofik, man tāpat liekas, tu paliki tāds bēdīgs. Kas notika? Jūs bija pilsētā. Jā, mēs bijām pilsētā. Bet Jā. es gribu savu pilsētu. Savu. Ой, город. Kā tas Jā. ir savu pilsētu? Savu. Kā savu? Maziņu pilsētiņu. Tofik, tev Rīga nepatika? Nē, man patīk Rīga. Patīk Rīga. A, Jā. kāpēc tad nedara Rīga? Может, потому что она ее так хорошо не знает? Tu domā, viņš nepazīst Rīgu tik labi? Я думаю, что Я- она слишком большая для него. Par lielu. Jā. Рига Вова, огромная какая. Вот! Jā. Ты права, Диларка! Tātad, Tofik, Dilarai bija taisnība. Tu esi maziņš, pilsēta ir liela. Я понял. Jā, Надо un, ему более маленький город, чтобы он понимал. jā, un kā mēs to pateiksim latviski?
mazu pilsētu. Jā, bet Tofiks šis vēlas mazu pilsētu. Bet, Tofik, kā tu to iedomājies? Mums, Sonjai, Veronikai, Iļušam ir jāņem ķieģeļi Jā, un jābūvē tev pilsēta? varbūt Nu, būvēsim. būvēt pilsētu? Vai mēs Jā. mācēsim? Это же дура. Mēs mācēsim? Jā! Tofik, tu vienmēr sarunā ar mums visu, ko vien tu vēlies. Lai notiek, būvēsim! Man būs sava pilsēta! Tā, lieliski! Nu, saraboto! Ko tu mums nes? Ha, Nu-ка, держите! labi. Paga. Jā, materiāls mums būs. Man vēl ir! Tev vēl ir? Labi. Jā. Vēl, jā, paldies. Ого. Ak, nu, jā. Tā, paga. Bērni, Pagaidi. Mārks, Sonja, pagaidiet mazliet. Majo. Pirmkārt, pilsētai ir vajadzīga vieta. Padodiet lūdzu man lapas, lai būtu vieta, kur būvēt šo pilsētu. Давайте я соберу. Visas padodam. Labi, paldies. Bet, Tofik, mums ir jautājums. Nevaram būvēt pilsētu, ja mēs nezinām, kādu pilsētu tu gribi. Es gribu, Марсамайс. lai pilsētā būtu Nu? viena māja. O. Viena māja. Nē. Es Nu? pārdomāju. Man liekas, ka labāk būs divas mājas. Divas. Divas Divas mājas. mājas, jā. Mēs varam? Nē. Trīs mājas. Labāk. Tofik, bet ko tu darīsi 3 mājās? Kāpēc 3? Vienā dzīvos Tofiks, viņš grib mājas arī mums. Labi, Iesim tālāk. nu, kas vēl ir pilsētā? Mājas mums būs, kas vēl? Skola. Skola. Tofik, vai tavā pilsētā būs skola? Es gribu mašīnu. Tu labāk gribi Akvapārks. mašīnu. Skolu es negribu. Jā, Mark. Es nezinu, kā tas ir par latviski, bet es Jā. zinu, kā tas ir par krieviski. Nu, Mark, saki, Cerkas, baznīca. baznīca, jā. Baznīca. Paga, bet mums tagad ir jau daudz domas. Аквапаркс. Akvaparks, zooparks, zoodārs. Paga, Tofik, zoodārs un vienkārši dārs. Jā, Кафе bet мороженое. kafēnīcas. Duma, Jā, pilsētas valdes māja. Konditorā, konfekšu Paga. Visi mazliet paklausamies. Tātad, Tofik, tu gribēji cik māju? 3. 3 mājas. 3 mājas. Labi. Kas paliek ar to skolu? Skolu būvējam? jā. Skolu būvējam. Labi. Viena skola, Viens Tofik, skolas. lai tev būtu, kur mācīties. Jā, labi. Labi. Cik ielu Tofika pilsētā būs? Viena no lielā. Viena. Bet lielā. Cik liela? Šī tik liela, Tofik? Kā brīvības gatve. Kā brīvības gatve. Mēs nevaram tik lielu uzbūvēt. Divas ielas. Man arī liekas labāk 2 un mazākas. Jā. Es gribu vienu no lielu. Ну, Tofik, Es gribu. atkal viņš šitā uzvedas. Vai mēs nesarunājām, ka tā nav pieklājīgi darīt? Tofik, mēs jau tā visi tev palīdzēsim. Roma būvēs 3 mājas. Nu, labi. Nu, Labi. nu Tofik, Nē, vēl labāk. Tagad viņš ēd konfekti un gaida, ka mēs būvēsim viņam pilsētu. Labi, būvēsim arī, vai ne? Jā. Ķeramies pie darba, ņemam klučus un būvēsim pilsētu. Сюда, вот и это вот. Jā, jums būs tik skaista. Ох ты. Cik garšīgā konfektēm. Nē. Paklau!
Ko? Tofik! Ko? Roma, tu redzēji, kur ir konfektes papīrs? Это моя любимая конфета. Tā, Nu, tā kas? ir garšīga. Tofik, vai tu pilsētā arī visu metīsi zemē? Mēs nebūvēsim pilsētu tādam, kas visu met zemē. Jā, piedodiet man. Kur bija jāliek tas papīrs? Miškaste. Miskastē. Miškaste. Jā, jo pilsēta nav viena liela miskaste. Pilsētā visam ir jābūt tīram, skaistam. Paskaties, kā bērni tev būvē pilsētu. Tev taču patiks skaista pilsēta, nevis pilna ar konfekšu papīriem. Cik skaista pilsētā! Jā, Tofik, mēs to tev uzbūvējām. Iesim ekskursijā! Uzreiz ekskursijā. Jā. Sākumā mēs tev pastāstīsim, ko mēs uzbūvējām. Un tad iesim ekskursijā. Es gribu redzēt! Protams! Мэр города идет. Viņš būs mūsu pilsētas vadītājs. Labi. Un pēc tam mēs izdomāsim arī pilsētai nosaukumu, vai ne? Tā, Tofik. Сколтай. Nu, 4 mājas. šeit ir 4 mājas, bet paskatīsimies, tās mājas viena no otras atšķiras. Tā ir baznīca. Tā ir māja. Tajā Tā ir baznīca. Tā ir Tofika baznīca, šī ir māja. Šeit dzīvosim mēs, kad mēs iesim pie tevis ciemos. Vai ne? Jā. Labi. Sonja, kas ir tā? Tā ir skola. 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 Ļoti labi. Tā ir Skola. Tofika, tur tu iesi mācīties. Tur tu iesi mācīties kopā ar mums. Skola. Skola. Tā ir Marka skola. Un ko ir uzbūvējis Roma? Veikals. Veikals. Tas ir veikals. Nu, Man Tofik, arī tā šķiet. tev arī tā Vai tas liekas. ir veikals? Jā, un cik ielu ir? Tofik, izskaiti, cik ielu ir tavā pilsētā? Cik ielas? Man liekas, ka 2 ielas. Jā, viena iela iet šādi, vai ne? Un otra iela ir tā, un šeit ir krustojums, un tas ir luksafors. Tas ir Pareizi? luksafors. Tas ir luksafors, Es tieši domāju, tā. ka tas ir cilvēks. Kaut kāds. Nē, Ir luksafors. tas ir luksafors, lai tu zinātu, kad var iet pāri ielai. Tofik, un tavā pilsētā nav nevienas mašīnas. Vai tu redzi? Tev būs tīrs gaiss. Jā. Jā, un visi ies ar kājām, un arī mēs iesim ciemos ar kājām pie Tofika un nebrauksim ar mašīnu. Vai ne? Es gribu mašīnu. Tofik, vai mēs nesarunājām? Nu, labi, labi. Mēs varam palūgt, bet mēs nesakam, es gribu. Сколтай, bet... Jā, Es Иела. просто что-то, Я. Топику. Здесь всего 2 улицы, и надо ходить. pareizi. Tofik, tava Jezdīt pilsēta ir niegdzie. tik maza, ka tev nav kur braukt. Ja tu dzīvotu Rīgā, tad gan ielas viena pēc otras, tur ir tālu jāiet ar kājām, bet tavā pilsētā viss ir īsi. Pilsētā ir skaistā. Skaista. Ja iekšā ir mašīna. Vai mēs tam piekrītam? Nē, Tofik, Nē. tavā pilsētā varbūt kādreiz. Sākumā tu pastaigās ar kājām, un Jā. pēc tam tev būs arī mašīna. Labi? Labi, Labi! labi. Bet tagad mēs izdarīsim vēl vienu darbu. Labi? Mēs izdomāsim Tofika pilsētai nosaukumu. Kā jums liekas, kā varētu saukt Tofika pilsētu? Topik pils. Tofika pilsēta! Kā tev šķiet, Roma? Tofik ciems. Tofika ciems! Tofika ciems! Sonja, kā tev liekas? Tofik Хэттон. Tofika land. Tofika valsts? Jā, Tofika valsts? kā jums? Kā jums šķiet? Patīk. Tofika Land. Tofika land, tas Tomars. būs Tofika angļu land. valodā. Jā. Tomars. Tom- Topik un Mars. Tomars. Tomars. Tofik, vai tu gribi dzīvot Tomarā? Tomārs. Tomarā. Tu dzīvo Tomarā. Ha! Un zini, Tofik, kāds būs mūsu pēdējais darbiņš? Uzdot mājas darbu. Mājas darbu. Mājas darbu. Jo tu man austiņā iečukstēji, ka varbūt tavai pilsētai noderētu cits nosaukums. Un tāpēc, mīļie skatītāji, sūtiet mums
Kā jūsuprāt varētu saukt šo burvīgo pilsētu, kurā dzīvo mūsu Tofiks kopā ar saviem draugiem, vai ne? Un Tofik, uz kurieni tev sūtīt šīs vēstules ar nosaukumu? Tā, Nu? Tofiks, Jā, jā, TV5.LV. tātad vēlreiz Tofiks @tv5.lv. Visu labu!